fitness kanāls vajadzētu bišķi vairāk par fitnesu, vai ne? Tā kā paiesim cauri fitness jautājumiem, kur pastāstīt, interesants jautājums, kur pastāstīt par proteīnu. Cilvēki laikam domā, ka proteīns tas ir kaut kāds īpašs vārds. Proteīns ir olbaltumvielas, bet daudz man tā šķiet, ka nezinu, ka proteīns ir olbaltumvielas. Daudziem šķiet, ka proteīns tas ir kaut kas, priekš tiem, kas kačājās. Kaut kas tāds nopietns. Proteīns tas nav olbaltumvielas. Īstenībā nē, proteīns ir olbaltumvielas. Tāda proteīna pulveris, tas, ko dzer visi, kas kačājās, vai ne? Cilvēkiem šķiet, ka kačaki dzer proteīna pulveri. Tas ir tas pats, kas vists filē. Vienkārši tas ir pulveri formātā. Un šī te pulvera forma olbaltumvielām īstenībā ir vajadzīga pilnīgi visiem cilvēkiem. Es zinu, ka proteīna pulveri dzer ļoti maz cilvēku. Nezinu, varbūt kaut kādu tur 10-15%, bet īstenībā proteīnu vajadzētu dzert tā, ka pilnīgi visiem.